Labvakar, cienējamies sporta līdzjutēji runā un rāda Ventspils, kur šovakar UEFA Eiropas līga otrais kvalifikācijas rauns otrā spēlē Ventspilnieki uzņem savā laukumā Skotijas Aberdeen komandu. Nu, viens vārtus viņš guva Eiropas čempionātā, bīstami Lukā. Šojās ar dzelteno kartīti, skaisti Ventspilnieki tagad izspēlē, piespēl kām Ruginām! Brīnumaini Luis šo te bumbu tomēr atvaira, vispār neizkustējās ar korpusu. To cenīsies Ventspils izdarīt, nu, pēc tā kāds ir izdarīts maiņas. Var ticēt, Aleksejevs netiek pie sitiens un asnas spēlē Aleksejevs, cerams, ka Vācagam tur viss kārtībā. Kļūdās jau viesi, Rečīckis, piespēle būs, piespēle Ruginām, ļoti labi piespēle Ruginām, Rugins, sitiens tuvajā stūrī, kas būs no vārtiem vai stūrs, no vārtiem netrāp Rugins vienkārši vārtos. Bumba. Savās to Skoti, bīstami, jāspēlē Varenko, nepagūstu Varenko. Liktenīgās 30 minūtes pagājušas, bet vārtu guvums netiek skaitīts, jo aizmugurē Runīs tomēr bija. Ļoti daudz maigustības iztver Rugins sīt un sanāk Aleksejevs nevis pielabo, bet vienkārši. Bet bumba paliek Ventspilniekiem, nu ļoti. Asi izklupiens, Aleksejevs krīt, spērēts pa kāju Aleksejevam. Un Ventspils publika aplaudē. Un arī brīdinājums šeit par pārkāpumu pret Siņeļņikovu, ārkārtīgi asi izklupiens. Kāpēc tā? Atvaira Luis Siņeļņikovs! Nav bumba vārtos! Iespēja ir Aberdīnai uzbrukt. Krīt Heis, neredzēju, kāpēc krīt Heis, kāpēc Ventspils ļaus sīst, tas ir jautājums. Aberdīnai, kas citā ziņa, protams, Ventspilī. Būs centrējums, nepiespēl kaut Heisam, Heis gan var centrēt. Bīstami pāri vārtiem. Un šis jau bija trauksmes zvaniņš. Siņeļņikovs, Siņeļņikovs. Luis ķer, bet tā nepārāk pārliecinoši, nedaudz tehnisks spēlētājs, bet lēkājoši bumbu pārāk vienkārši nav viņam aplaudīt. Jemeļins ir tārā. Sakārtos tiesnesis Svilpi, Sieniņu. Sitiens un Varenko. Īsai bumba jāspēlē Ventspilniekiem. Jāturpina spēlēt Runīs jau pie bumbas. Heis izlec, obi izlec, Rugins izlec un nu Ventspils celt. Jābūt precīzi apakšējā stūrī trāpīs. Jemeļins, kas tagad būs? Tagad nekā. Droši vien viss skumjāk viņam bija pārtraukumā. Rugins labi nospēlē, apsteidz Loganu, vēlreiz apmāna. Piespēlē Luis! Liela spēka arī viņiem tur ir. Labi piespēlē Aleksejeva no Tīdenberga. Aleksejevs tuvujo stūrī, cik tur trūka, bet diemžēl trūka. Tīdenbergs. Ziņā labāk varēja nospēlēt izbraukumu mačā. Heis tagad pēc Jemeļinu. Heis tiek garām Jemeļinām. Piespēle Runijam, bīstami, un bumba ielec tomēr vārtos. Ventspilnieki aizmieg uz aptuveni 14 sekundēm. Un šoreiz rezultāts ir gan atklāts. Varēja to izdarīt, gan Ventspilnieki varēja to izdarīt. Aberdīna vēl ātrāk, Aberdīna to izdara tagad. Netiek galā ar Heizu Jemeļins, un tajā tās nepatikšanas arī sākās. Un precīzi nospēlē Heis. Šeit Jemeļins pazaudē nedaudz situāciju un pazaudēja arī šeit, protams, Runī Ventspilnieki, un liekas, ka sitiens Vācagam ārkārtīgi sarežģīts. Ne tik spēcīgs, kā tieši, arī šeit arī Koļiesovs šeit arī pieskārās bumbai, un tas arī vēl sarežģīja situāciju. Gaidām izmantojuši, to ir krietni vairāk nekā bija pirms tam. Tagad bīstam var sanākt. Jāsteidz Ventspilniekiem atpakaļ. Ventspilnieki it kā ir atpakaļ. Labi spēlē Jemeļins. Būs stūrs sitiens. Moments ir par dīnāskiem pēdējos. Logans uzņem ātrumu. Vai viņš saņems piespēli uz centru. Guļ Ventspils aizsardzībā. Varenko labi spēlē. Vēlreiz labi spēlē Varenko. Ko dara Ventspils centrā aizsardzībā? Tīdenbergs netiek līdz bumbai. Pēdējās minūtes paiet tomēr viesu uzbrukumā, bet tas futbola klubam Ventspils šajā Eirokausa sezonā arī viss.
Diemžēl neizdevās ar uzvaru noslēgt arī šo spēli. 2 spēļu summā 0-4. Diemžēl ļoti daudz bija izgāsts pirmajā mačā. Par otro spēli Ventspilsnē var teikt paldies, protams, žēl, ka nav uzvara. Bet mačs bija krietni saturīgāks, krietni labāks. Ko tagad Atletika ņemt visu šo pieredzi līdz uz Latvijas virslīgu vispirms jau.